Krišjāns Zieris kopā ar mums Turcijā, jo kārtējais treniņš noslēdzies, kad laiku bija ar mums kopā arī Dubajā. Kā pagaidām virzās treniņu nometne? Treniņu process ir ļoti profesionāls. Viss mums ir augstākajā līmenī, viesnīcas, laukumi. Tā kā ir tikai jādomā par futbolu un jāstrādā. Kā sanāk adaptēties vispār kopumā kolektīvā? Tomēr jauns spēlētājs, tas vienmēr ir interesanti, kā viņam sanāks iekļauties. Jā, bet es lielāko daļu Džeki jau zināju pirms tam, tā kā adaptēties vispār nebija nekādas problēmas. Principā no pirmās dienas man jau puiši uzņēma ļoti labi kolektīvā, tā kā jūtos ļoti labi. Vārds ar konkurenci, kāda tā ir? Vārds ar konkurenci ir diezgan spēcīga. To mēs jūtam katrā treniņā, bet manuprāt, tas ir labi un tā ir jābūt, jo mēs viens otru tikai motivējam strādāt vairāk. Mūsu vārdsargu treneris Aleksandrs Nogins, kāda ir sadarbība ar viņu un kāda ir treniņi pie viņa? Treniņi ir grūti. Katrs treniņš ir tāds, kur tev no sevis ir jāspiež maksimums. Un komunikācija ir ļoti laba. Treneris ir ļoti atvērts, ļoti runātīgs, tā kā viss ir super. No vārtiem, kā laukuma spēlētāji izskatās, kāds ir mūsu futbols, cik ir sanācis redzēt? Cik treniņos ir redzams, tad visi džeki zina, kas viņiem ir jādara. Džeki ir tehniski ātri, tā kā es domāju, būsim ļoti gatavi jaunajai sezonai. Pārējais treneru kolektīvs, kā ar to ir sastrādāties? Arī ļoti labi. Visi treneri ir ļoti komunikābli, visi ir ļoti atvērti, tā kā ir prieks strādāt ar tādiem cilvēkiem. Paldies! Paldies!